Hello and welcome! I'm Anastasia and this is Josephine. Today we will be talking about economics in the 16th through the 18th centuries in Europe and America. Mēs dziļāk pastāstīsim par to, kas ir kapitālisms, merkantilisms un citiem ekonomikas darbības principiem šajā laikā. Tad jaunajos laikos attīstījās un nostiprinājās kapitālisms, jeb brīvais tirgus. Auga naudas aprite, sāka dibināt arī valsts bankas, parādījās papīra nauda, veidojās akciju sabiedrības. 16. un 17. gadsimtā ekonomiskā mācība un politika, kuras pamatā bija nostādne, ka valstī rosīgi jāiejaucas saimnieciskajā dzīvē, lai panāktu iespējami lielāku naudas, zelta un sudraba uzkrājumu, eksporta pārvadu par importu. Sākumā Itālijā, bet vēlāk arī citur pasaulē tika ieviesta papīra nauda. Bankas kā maksājuma līdzekli ieviesa čekus. Līdzās papīra naudai bankas laida apgrozībā arī pavadzības jeb vekseļus. Feudalism was the economic system in Europe up until the 16th century. Then there was a great boom in new discoveries in agriculture and technology, so capitalism became very popular and widespread all across Europe. Capitalism is an economy with goods and services that are owned and managed by individual companies and people and not by the government. It encourages competition in a fair and open market, which means there are more opportunities for private businesses. Kapitālismam raksturīgā asā un nežēlīgā konkurence un dzīšanās pēc peļņas uzskatām par Eiropas un pasaules civilizācijas neparasti straujās attīstības vienu no galvenajiem cēloņiem. In mercantilism, colonies were started to provide their home countries with raw materials for products. These colonies were not allowed to trade or do business with other foreign powers. Par valsts veiksmīgi vadīt saimniecības paraugu kļuva Francija. 1661. gadā Luijam 14. uzsākot pastāvīgu valdīšanu, par finanšu pārvaldītāju tika iecelts Žans Baptists Kolbērs, tirgotāja dēls, kurš par savu zināšanu un darba spēju dēļ drīz kļuva par karaļa ietekmīgāko ministru. Kolbērs veiksmīgi pielāgoja merkantilisma idejas Francijas tirgumu. Tas tiek dēvēts par kolbērismu.